Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar SIA Grupa 93 7. jūnijā Daugavpilī rīkoja projekta tematiskie ciemi noslēguma pasākumu. Pasākuma ietveros notika tematisko ciemu tirgus un interaktīvs fórums, kura laikā tika prezentēti projekta sasniegumi. Jau no paša rīta Daugavpils pilsētas vienības laukumā rosījās tematiskie ciemi. Tirgojās, cienāja apmeklētājs ar pašceptu maizi un tikko kultu sviestu, sieru, medu, lielo muļķu gurķiem un mājas vīnu. Stāstīja par sevi, demonstrēja savas amatu prasmes un muzicēja. Tematisko ciemu tirgu bija pārstāvēti 3 ciemi no Augštaitijas reģiona Lietuvā – Putnu ciems Cijonī, Laipu ciems Antaliepte un vecmāmiņa ciems Vajasišķi. Un 6 ciemi no Latgales reģiona – ciems Lielie muļķi, Mazais zaļais lielveikals, Nākotnes Ozolu ciems, Kotleru vīna ciems, Skaistās Izabeles ciems un, protams, Daugavpils novada pārstāvji Višķu amatnieku ciems. Valdis Grebešs ar saviem dombiedriem interesantiem piedāvā amatnieku izstrādājumus, organizē meistardarbnīcas ar paraugu demonstrējumiem un rīkoja ekskursijas pa ciemu. Mūsdienās tāda tendence ir tagad pavirzījies tādā virzienā, ka meistari un amatnieki ne tikai ražo, bet arī parādā, kā radas tā visa prece. Un tieši šīs projekts palīdzēja vēlreiz savākties kopā, visu pārdomāt un piedāvāt jaunu produktu, un pārdomāt, lai būtu vietas, kur radīt, lai būtu aprīkojums, ar ko nodarboties, un arī klāt popularizēt savu vēsturisku vietu, kur mēs esam. Višķu amatnieka ciema ideju tēvs Valdis Grebešs neslēp, ka projektā ir ieguvis jaunu pieredzi, noderīgus kontaktus un apgrozījuma pieaugumu. Sākām braukt ekskursijas, parādās jauna interese. Mēs arī lielu reklāmas kampaņu liekam, piedalījāmies gan Lietuvā, gan Polijā bijām, gan Baltūrā. Tā arī pateicoties šim projektam, jo pirmo reizi bijām tur tajā Baltūrā. Un tad lieliska reklāmas laukums. Bez šī projekta jūs pats saviem spēkiem varētu, teiksim, aizbraukt uz to pašu Baltūru? Teoretiski jā, praktiski nezinu. Tu par to jāpadomā, jo tomēr tad, kad ir priekšlikums, tad principā vai piedāvājums, tad mēs labprāt to izskatītu. Dažreiz cilvēki ir slinki. Ja? Šeit tā kā bija paaicināti, un tad viss arī izdodas ļoti forši interesanti. Tematisko ciemu projekts norit Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas ietveros, sadarbojoties Latgales plānošanas reģionam ar Ignalīnas reģionu Lietuvā. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmēju darbību, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu attīstībai. Tas, ko jūs redzat, nav projekts, tā ir dzīve. Tam ar projektu ir sakars tik daudz, ka to ir radījis kaut kādā veidā, palīdzējis veidot projekts, bet tas, man liekas, ir labākais rezultāts. Formāli projektam šī ir noslēgumā fórums, kurā mēs diskutējam par lietām, bet realitātē tā ir dzīve, mēs pārdodam, mēs aicinām, mēs vienkārši mēģinām darīt savu nelielo biznesu, bet laukos un ciemos. Ciemi ir ļoti dažādi pēc saviem produktiem, pēc savas attīstības pakāpes, bet mums ir kaut kā izdevies kopā veidot šo te kopdarbības procesu, proti mēs varam kopā kaut kur aizbraukt, mēs varam kopā par kaut ko vienoties, mēs uzticamies viens otram. Man liekas, tas nav maz. Un otrs, mums ir izveidot šis koncepts ceļojošais tirgus Latgales, jeb cirks. Ar šādu te mēs ceram nākošgad plašākā skaitā, palielinot dalībnieku skaitu, būt Stokholmā. Lai gan projekts oficiāli ir noslēdzies, tas turpina dzīvot savu dzīvi. Arī Valdis Grebešs kopā ar Tautas lietišķās mākslas studiju Pūpoli turpinās aktīvi sadarboties ar iepazītajiem partneriem un piedāvāt arvien plašākai publikai savus pinumus, rokdarbus, keramikas izstrādājumus un sīkplastikas tehnikā veidotās pirts tematiskās glezniņas.